Veiks dalībnieki ar invaliditāti, kurus atbalsta Lielbritānijas vēstniecība. Vairāk par to runāsim arī ar mūsu šā rīta studijas viesi, Lielbritānijas vēstnieku Richardu Mūnu. Good morning. Good morning. Good morning. This year, the British Embassy in Riga supports Mēs zinām, ka šogad Lielbritānijas vēstniecība atbalsta Rīgas maratonu un kā un kāpēc tad mēs tiešām mēģinam panākt, lai cik vairāk iespējams cilvēki ar invaliditāti nodarbotos ar sportu, baudīt sportu. Tas ir grūti organizējums bez īpaša aprīkojuma, ko sniedz šajā gadījumā Lielbritānijas vēstniecība. Un arī piedāvā gan parkinga iespējas, gan arī atspircinājums. Pirms tam dalībnieki ar invaliditāti Rīgas maratonā piedalījās kopā ar visiem. Un kāpēc šogad būs atsevišķa distance? Es domāju, ka šeit ir svarīgi, ka tās nav sacensības, lai uzvarētu, bet lai cilvēki varētu tajās droši piedalīties, īpaši cilvēki īpašām vajadzībām. Un arī mēs, protams, gribam, lai tas būtu drošs. Cik jūs cerat, ka būs dalībnieki? Aptuveni 100. Protams, ka ir arī ierobežota telpa, jo tas ir īsts maratons. Un būs arī daudz citi maratoni nākotnē, ko mēs finansēsim. Šis tikai ir tāds pamats nākotnē šīm aktivitātēm. Vai būs arī balvas? Vienkārši uzvar. Un, protams, kā arī apmierinājums rezultātiem. Vai jūs pats arī piedalīsieties? Jā, es arī pagājuši gadu skrēju, un man patīk maratons. Un esmu piedalījies 26 maratonos, patiešām. Un cik garus? 42 kilometru garumā. Vēl arī daži jautājumi par politiku. Kā Latvija šobrīd izskatās no starptautiskā viedokļa? Es domāju, ka viss stabilizējas pēc ļoti grūta perioda, un gan Starptautiskais valūtas fonds, gan arī Savienība dara visu iespējamo, lai palīdzētu. Un, protams, šis ir grūts moments gan Latvijas politikā, gan ekonomikā, tomēr viss izskatās labākā iepriekš. Kādas, jūsuprāt, ir lielākās kļūdas, kas ir pieļautas Latvijā? Pirmām kārtām ir uz to jāskatās no starptautiskas perspektīvas. Krīze jau ir starptautisks fenomens, kas neradās Latvijā. Un, protams, ka Latvija ļoti daudz strādā, lai panāktu likviditāti un pārvarētu finanses krīzes. Bet Latvijai patiešām būtu jāatrod modelis ilgspējīgai ekonomikas attīstībai, ražošana, protams, arī nodokļu sistēma varētu tikt mainīt. Vai jūs domājat, ka mēs šobrīd esam viszemākajā krīzes punktā, vai būs vēl kas sliktāks? Būtu jau labi, ja es zinātu. Lielbritānijas finanšu ministrs arī nevarēja pateikt, ka tas ir Lielbritānijā, vai ir sasniegts zemākais punkts, vai mēs joprojām slīdam lejā. Tas atkarīgs no bankām. Ļoti daudz latviešu strādā Lielbritānijā. Un kāda šeit ir situācija, vai viestrādnieki ātrāk zaudē darbu? Mums nav precīzi skaitļu, bet ir aptuveni 50,000 iedzīvotājs latvieši apvienotie karalistē, un viņi ir Eiropas Savienības daļa, un es nezinu, kāpēc, lai tas notika tādā veidā, lai viņi pirmie zaudētu darbu. Tas tiešām ir atkarīgs no sektora, kurā viņi strādā, jo ekonomiskā krīze dažādi iespaido dažādas ekonomikas jomas. Un tik tiešām automobīļu ražošanas rūpniecība ļoti stipri tiek ietekmēta, bet es domāju, ka lielākā daļa ir vairāk vai mazāk jūtās normāli. Vai tiešām jūs domājat, ka joprojām Lielbritānijā labi uztver viestrādnieks no Latvijas? Jā, protams. Tas viss ir tikai atkarīgs arī no ekonomiskās integrācijas, no dalības. Paldies jums! Un lai jums jauka diena. Paldies! Atgādinām, kā šorīt mūsu studijā Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Richards Mūns, un Lielbritānijas vēstniecība atbalsta šajā Nordijā Rīgas maratonā īpašu vienotības skrējienu cilvēkiem ar invaliditāti. Jā, un tātad maratons jau pēc aptuveni 3 nedēļām, un kā mēs dzirdējām, vēstnieks skries vairāk nekā 40 kilometrus, dzird? To 20? Es runāšu mikrofonā. Thank you.
Jau rīt daudzi mūsu hokeja fani bruņojušies ar taurēm, bungām, karogiem, klātienē vai pie